Tom, 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 tarā! Esiet sveicināti šajā dienā, vakarā, rītā, vienalga jūs vēl skatāties, bet man izskatās pēc vakara, bet ir diena. Reāli ir tikai diena. Un tagad jau viss paliek tumšs, un citiem ir sniegs, bet mums Liepājā nav sniega. Mēs varam iztauties, ka mums ir sniegs un būt baigi laimīgie, bet es īstenībā esmu priecīga, ka mums nav sniegs, jo sniegs. Bet nu labi, un šodien es izdomāju atbildēt nevis tā kā izaicinājumam, bet man ietegoja vienā latviešu tagaā, LV Mini TV. Jā, tieši tā viņi uztaisīja un izveidoja, laikam, latviešu tagu, un viņi ietegoja mani, Funface TV, un šī būs savādāk reize, nekā parasti, jo es nekad neesmu tagojusi, un es nezinu, kā veidot tagus. Kuram tas interesants. Labi, tātad pirmais. Vai tev ir Latvijas karogs? Tas ir domāts liels karogs, ko izskar pie mājām, vai man ir šeit mini karodziņš, un tad man ir šis karodziņš. Man ir šāds te karodziņš, kurš tūlīt saplīsīs un izskatās pēc Austrijas karoga krāsām, bet tas ir Latvijas karogs, jo jūs neko neredzējāt. Labi, tad man vēl ir Latvijas karoga tematikā divas medaļas. Jums nav zināt, par ko matemātikā. Ak, šausmas. Labi, un jā, tad šis ir viņa tematikā, un es, protams, esmu arī Liepājas patrioti. Tāpēc man ir Liepājas karodziņš un man mati kā Liepājas karogam. Redziet, pats galvenais, mans lielākais sasniegums šajā novembrī. Turam. Kāpēc tur ir nauda? Ok. Tātad, kur ir Amandai Razmai un ar ķērbu. Es vispirms rādīšu šo. Tātad, Latvija, tie esam mēs. Ļoti skaista apdare un apsveikums un paraksts no Andra Bērziņa. Es domāju, jūs tagad katrs pa saviem datora ekrāniem aplaudējat man, jā. Bet, tas, kāpēc man viņš ir, mēs aizsūtījām video ar mūsu uzrunu Latvijai. Tā bija tā uzruna, ko jūs dzirdējāt Andra Bērziņa uzrunā. Tā bija tā uzruna, ko viņš lasīja Andris Bērziņš Latvijas dzimšanas dienā. Un tad mēs aizsūtījām un viņi pieņēma, viņi atsūtīja apakaļ pateicības vēstuli un prasīja ļauj. Nē. Un tad es vēl dabūju tom, 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 tarā! Es viņu speciāli nolīmēju no sienas. Pirms viņš bija uz spoguļu. Kurā pilsētā tu esi dzimis? Liepājā. Trešais. Kas tavuprāt ir Latviju? Nemāk lasīt. Kas tavuprāt ir Latviju raksturojošs ēdiens? Keloks. Tas ir pirmais, kas ir nāc prātā. Es nezinu. Īstenībā jau skaitās, ka latviešu nacionālais ēdiens ir tās palākās pupiņas. Man mamma viņu dažreiz uztais. Un tad ir garšīgi, bet, es nezinu. Man tieši tas latviešu tas ēdiens, kas ir. Manuprāt, Latviju raksturojošs ēdiens ir nacionālais ēdiens. Manuprāt, Latviju raksturojošs ēdiens ir pelēkās pupiņas. Latviešu nacionālās pelēkās pupiņas. 4. jautājums.
Kurš, tavuprāt, ir Latviju raksturojošs mūziķis? Raimonds Pauls. Izcils maestro. Un, manuprāt, tas ir tas, kas mums visvairāk ir tikai ieguldījis pašlaik. Tagadējā Latvijas mūzikā, manuprāt, no komponistiem un visiem cilvēkiem, bet, protams, ir arī ļoti daudz citi. Un, ja es viņus tagad sāktu saukt, tad, man liekas, mums nepietiks laika. Jo tāpēc, man liekas, nevar ievietot tik daudz. Laikam. Kurš nevar ievietot tik daudz? 5. Kā tu svini valsts svētkus? Tā kā tikko bija 18. novembris, tad tas, kā es viņus svinēju, man bija atbraukus pie manis no Baurskas, un mēs mājās pasēdējām, aizgājām paēst svētku pusdienas, aizgājām uz salūtu, tur bija baigi forši, un noklausījāmies koncertu. Likās, ka visi Liepāja ir vienkārši salīdus vienā vietā, un īstenībā tā laikam arī bija, bet bija forši. Un tad mēs ēdām saldējumu ar karameļmērci. Nākošais. Par kuru Latvijas sportistu tu esi lepns? Es nezinu. Tie droši vien būtu īstenībā visi sportisti, tāpēc, ka viņi ļoti daudz iegulda sevi, lai tā kā parādītu Latviju pasaulē. Te būtu gan Dukuri, gan Strombergs, gan visi hokeisti. 7. Nodziedi jau kādu tautas dziesmu. Kur latviešu tautas dziesmu jums patīk vislabāk? Jūs varat rakstīt komentāros, kādas latviešu tautas dziesmas jums patīk vislabāk. Bet man personīgi, man ļoti vienu brīdi patika Āvāla baltas kājas. Es nezinu, vai tā ir tautas dziesma. Tā ir tautas dziesma. Āvāla baltas kājas, lecu dārziņā, lecu dārziņā, plūcu baltas rozes, lecu dārziņā, plūcu baltas rozes. 8. Vai tu zini kaut ko, kas ir pasaules slavens un ir nācis no Latvijas? Es zinu 2 lietas. Pirmā lieta ir visiem plaši un populāri zināmies Ask.fm, kurš ir nācis no Latvijas, bet viņu nesen pārdeva vai arī pārdos īrijai. Nu, karoči prom. Ne karoči, nav karoči. Un otrā lieta, kas ir, bija mazie mīnoks fotoaparāti, kurus izgudroja Latvijā, bet kāds, protams, to nepatentēja un pārņēma mūsu ideju, un tad neviens pagaidām neatzīst, ka tas ir Latvijas. Tas pats, kas par pirmo Ziemassvētku eglīti. Mēs uzskatām, ka viņi ir pie mums, bet redzies, Igauni izdomājuši, ka tā ir pie viņiem. Tarvi, jums nebija pirmo Ziemassvētku eglīšu. Mums bija. 9. Vai tu zini kādu latviešu stereotipu? Ja nē, tad izdomā vienu. Latviešiem ir 6 pirksti. Tas ir joks par latviešiem. Es nesen biju Igaunijā, un es uzzināju, ka viņi domā, ka mums ir 6 kāju pirksti. Kas? Nu, tas īsti nav stereotips. Viņu vienkārši ir lēni. 10. Vai tu vari sevi nosaukt par Latvijas patriotu? Daļēji. Ir brīži, kad es neesmu, jo man tomēr īsti nepatīk ne valdība, ne savā ziņā vispār mūsu valsts struktūra un vispārējais, bet man patīk šī zeme, man patīk mūsu tauta. Arī cilvēki. Man vienkārši patīk cilvēki, kas dzīvo Latvijā. Un man patīk daba. Ļoti patīk tiešām Latvijas daba un apstākļi, bet es domāju, pēc vidusskolas beigšanas braukt prom, mācīties no Latvijas uz ārzemēm, bet es zinu, ka es atgriezīšos un visu to, ko es būšu iemācījusies, ielikšu tikai Latvijā un Latvijas attīstībā. Tāpēc es varu teikt, ka es daļēji esmu patrioti. Paldies, ka tu skatījies šo video, tas bija arī viss, un es ceru, ka es palīdzēšu un palīdzēju šim tagam
tikai izplatīties un vairāk cilvēki tagad zinās, un arī jūs to ieviesīsit savos kanālos, ja jums tādi ir. Un es personīgi no savas puses vēlos ietegot Cindy Lo, tāpēc tev ir jāuztais video, arī tāds pats taks. Jautājumi arī būs apakšā. Tālāk Pigments TV un Cak, cilvēks ar kameru. Tātad. Bet tas nenozīmē, ka jūs to arī nevarat taisīt, un tad es ar nepacietību gaidīšu video. Un jūs, protams, varat rakstīt komentāros, kā jums patīk šis video, kā jums patīk šī video ideja, vai jūs personīgi esat patriots, un varbūt cits atbildes uz šiem jautājumiem. Un ja jūs neesat nospieduši abonēt, tad jūs to droši varat darīt zem šī video, vai arī... Es nezinu, kurā pusē viņš atrodas. Nu, pieņemsim, ka viņš ir šeit. Jūs varat vienkārši atrodiet pogu, subscribe vai abonēt. Un jūs varat piespiest arī like šim video, un tad jau tiekamies nākamā svētdiena. Tikšanos.